Labvakar visiem. Es domāju, ka mēs varam sākt, un Māja droši sāc ar jautājumiem. Esmu gatavs atbildēt. Ļoti labi. Draugi, jūs esat gatavi, lūdzu padodiet ziņu, īkšķis uz augšu, ja esat visi gatavi, un aiziet tā. Pirmais jautājums. Patiesībā tas pat nav jautājums. Es atļaušos nolasīt vienu komentāru, kuru tieši pirms tiešraides pierakstīja klāt kāds skatītājs, kurš, citēju, kāda jēga no šīs runāšanas, ja neviens no runātājiem nevar panākt to, lai visi šie murgi, kodi un maskas tiek atcelti nekavējoties. Interesanti, ko tad var izdarīt šajā situācijā? Šis ir ļoti labs jautājums, un šādus jautājumus uzdod ļoti daudz cilvēku. Bet skaidrs ir viens, tas, ko mēs redzam, ka mazākums, diemžēl, nevar diktēt situāciju valstī. Vairākums diktē, patreiz esošā vara Kariņa Levita režīms ir vairākumā. Viņiem ir vairākums parlamentā, viņi pieņem lēmumus, viņi pieņem likumus, viņi ievieš ierobežojumus, viņi tie, kas pārvalda šodien valsti, un viss, kas šeit notiek, visi šie lēmumi ir saistīti ar esošo varu. Un, lai mēs kaut ko izmainītu, es varu atkārtot to, ko es esmu teicis jau daudzreiz iepriekš. Vienīgais veids ir demokrātiskā veidā caur vēlēšanām nomainīt šo varu, jo gadu pirms vēlēšanām nav iespējams vairs norganizēt referendumu. Tie, kas saka, ka tūlīt mēs viss nomainīsim, tas, diemžēl, nav iespējams, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki pēc iespējas vairāk un biežāk pauž savu viedokli, lai vara redz, ka cilvēki tomēr nav apmierināti, un tad varbūt kaut kas var mainīties. Lai gan izskatās, ka Kariņš Levits patreiz viņi dara, ko grib, jo viņiem šķiet, ka viņi ir visu vareni, un tas ir skumīgi. Līdz ar to ir jāmet akmens arī cilvēku dārziņā, ņemot vērā to, ka lielākā daļa ir gatavi protestēt mājās, sēžot uz mīkstiem divāniem, skatoties panorāmu, vai arī nedaudz pakritizējot esošo varu caur soc tīkliem, tas, diemžēl, nav pietiekami. Bet ir jācer, ka tomēr daudz cilvēku sapratīs, ka situācija valstī ir jāmaina, un tieši katra individa uzdevums būs piecelties no šī komfortablā divāna un kaut ko darīt. Daiga Veigula tikko iekomentēja, ka nebūs vēlēšanas. Tad būs vai nebūs, Ainār? Labs jautājums. Izejot no likuma, vēlēšanām jānotiek nākamā gada 1. oktobra nedēļā. Bet redzot to, kā rīkojas esošais režīms, es vairs nebrīnos ne par ko. Bet tieši tāpēc, lai šīs vēlēšanas varētu notikt un lai esošais režīms varētu tikt nomainīts likumīgā ceļā, cilvēkiem ir jāapvienojas. Es vēlreiz vēlos, varbūt jau šīs pārraides sākumā skaidri pateikt, ka tie cilvēki, kas grib kaut ko izmainīt, viņiem jārīkojas ātri, ir jāapvienojas grupās, lai veidojās interešu klubiņi, kas pauž viedokli, kā viņi to dara, vai caur sociāliem tīkliem, vai kaut kādos mītiņos piedalās, vai raksta kādas vēstules kaut kur, bet svarīgi, lai sabiedrība ir aktīva. Ja sabiedrība gulēs un ļaus Kariņa Levita režīmam darīt, ko viņi grib, tad, diemžēl, tas būtu vissliktākais scenārijs tautai un vislabākais scenārijs esošam režīmam, kad cilvēki vienkārši būs savā apātijā, noguruši no visa un neko vairs nedarīs. Es nevaru nenolasīt vienu komentāru. Es to nolasīšu krieviski, jo, draugi, jūs arī droši varat rakstīt krievu valodā komentārus, un mēs arī ar jums varam коммуницировать кревиски. Айнар, скажи честно, ты идешь как олигарх или как человек, который хочет изменить всю эту хрень? Es ļoti atvainojos par franču valodu, bet, laikam tomēr ir jāsauc lietas savos vārdos, pie tam es citēju šo комментару. Плюс я должна вам еще добавить, что в прошлый лайв, это вы все можете посмотреть в записи, мы как раз отвечали на этот вопрос по поводу олигархов. Пожалуйста, посмотрите. Слово тебе, Айнар. А что касается этого вопроса, я отвечу на русском, чтобы было бы все понятно.
во-первых, чем вы занимаетесь, а вы готовы идти в команду, а вы готовы тоже присоединиться и что-то делать, потому что один человек, простой человек, олигарх, не олигарх, это не играет никакой роли в этом театре. Самое главное, чтобы народ объединялся, и важно, чтобы сегодняшнее большинство народа действительно сделали бы все, чтобы эта власть ушла навсегда. Потому что то, что сегодня творится, вы посмотрите, Каринч, Левиц, они управляют страной. Им кажется, что все очень хорошо. У оппозиции много денег. Как я уже многократно говорил, 16 миллионов они распилили между партиями, дали в том числе оппозиции сегодняшней, которая в парламенте. Они тоже довольны. Реальной оппозиции у нас в парламенте даже нету. И, по сути, сегодняшние партии, которые в парламенте, они говорят, нам новые партии больше не нужны, у нас все хорошо. У нас на этот срок 16 миллионов, на следующий срок у нас как минимум 16 миллионов. Так что я хочу таких людей, как вас, приглашать в команду, потому что в одиночку выиграть эту борьбу невозможно. Это будет не просто борьба, это как война. Это будет до следующей осени. И я уверен, что много русскоязычных, которые голосовали за согласие в течение 30 лет, они понимают, что если партии 30 лет в оппозиции, то все голоса, по сути, они выброшены в мусорник. У меня много людей, я знаю в этой партии, начиная с Нилы Ушакова, Яниса Урбановича. Но так получилось, что согласия 30 лет не было в правительстве. Я им помог в свое время возглавить город Ригу, но это уже прошлое. Сейчас хочу сказать то, что моя партия Латвии на первом месте, объединяет латышей, русских, всех живущих граждан здесь в стране, чтобы мы могли бы управлять страной. Нет смысла голосовать за партию оппозиции. Так что, если вы хотите примкнуть к моей команде, добро пожаловать вам и всем остальным. Спасибо, Ainār. Nu, что поехали дальше. Tagad būs latviešu valodā. Kā tu varētu pakomentēt to, ka ģenerālprokurors pateica, ka katrs cilvēks, kas gāja uz protestu, katram vajadzētu saņemt sodu? Esmu šokēts. Un te es izmantošu iespēju, teikšu, godējamais ģenerālprokurors Stukān. Jūs esat ievēlēts kā ģenerālprokurors, un jums pirmkārt vajag būt tam cilvēkam, kas ar savu priekšzīmi parāda visai tautai, ka mēs dzīvojam tiesiskā valstī. Diemžēl jūsu izteiciens par to, ka vajadzēja visiem uzlikt sodus, man nav pieņemams. Tātad man ir patreiz jau 6 administratīvie sodi par to, ka mēs, dibinot partiju, aizgājām ar dombiedriem nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa. Viens administratīvais sods. Pēc tam no Brīvības pieminekļa mēs aizgājām līdz Prezidenta pilī. Tātad pastaiga pa Vecrīgu man ir otrs administratīvais sods. Tālāk pasākums Krastmalā, kurā mēs atnācām izteikt pretenzijas mūsu prezidentam, vēl viens administratīvais sods. Tad mēs bijām Domu laukumā, kurā mēs uzrunājām klātesošos cilvēkus, un daži mūsu cilvēki, arī Jolanta Gulbe, Denis Paškevičs un vēl citi, nodziedāja kādu dziesmas, par to es arī esmu dabūjis administratīvo sodu. Jūs varat vēl vienu sodu man atsūtīt par to, ka es biju pie Prezidenta pils, vienkārši atbalstot to procesu, ka valstī zūd demokrātija. Bet tas, kas man šokēja visvairāk ģenerālprokurora izteikumā, ir tas, ka viņš ir nostājies esošās varas pusē. Nevis likuma pusē, bet esošās varas pusē. Un tas, ko es arī lasīju pēc tam tajā intervijā, es teiktu tā, ka es esmu pārsteigts, es esmu tiešām pārsteigts, jo pateikt, ka cilvēki, kuri paliek bez darba, tāpēc, ka viņi nav vakcinējušies, ko viņiem darīt, tad ģenerālprokurors teica, lai viņi iet un tīra ledu. Tātad 62,000 cilvēku, kas ir palikuši bez darba 15. datumā, privātā sektorā, kas nav vakcinējušies,
viņi var iet tīrīt ledu. Tagad ir tā kā ledus ir nokusis, bet tiklīdz būs ledus, tad 62,000 mums būs ledus tīrītāji. To pateica ģenerālprokurors. Es uzskatu, ka ģenerālprokuroram ir jāatvainojas tautai par to, ka šis izteiciens nebija pārāk veiksmīgs. Tas, ka ģenerālprokurors teica, ka cilvēkiem jāpaciešas un tad viņi varēs februārī kaut kur staigāt, tad jautājums jau, kāpēc tad cilvēki iet un protestē. Mums ir 2 15. datumi. 15. novembrī darbu pazaudēja tie, kas strādā valsts un pašvaldību sektorā. Daudz cilvēku pazaudēja, jeb arī piespiedu kārtā viņi aizgāja un vakcinējās. Nākamais datums bija 15. Decembris, kur atkal arī man zināmi cilvēki ir pazaudējuši darbu tikai tāpēc, ka viņi bija nevakcinēti. Es neesmu antivaksers, vienmēr to esmu pasvītrojis. Esmu par brīvprātīgo vakcināciju. Un, ja cilvēks demokrātiskā valstī pieņem lēmumu nevakcinēties, tad viņam ir jābūt šādām tiesībām. Katram cilvēkam ir jābūt tiesībai pieņemt lēmumu jautājumā, kurā netiek dota 100% garantija. Es arī neesmu vakcinēts. Es esmu izslimojis, un mana ģimene ir izslimojuši Covidu, bet mums, prokurora kungs, nav šis izslimošanas certifikāts, tāpēc, ka mēs slimojām nepareizā valstī. Tātad jautājums, ja jūs sakat, ka mums ir jādomā, lai mēs dzīvotu tiesiskā pareizā valstī, tad kāpēc man šodien jāvakcinējas, ja man šodien ir vairāk nekā 1100 antivielas manā ķermenī, ko uzrāda asins analīze? Diemžēl šāds stāsts ir daudziem cilvēkiem. Tagad ģenerāla prokurora kungam es novēlētu tomēr būt kopā ar tautu, nevis esošo varu, kura nākamajās vēlēšanās tiks nomainīta. Sanāk, ka 62,000 iedzīvotāju, kas ir zaudējuši darbu, tagad vēl papildus šim saņem arī ļoti augstus rēķinus apkurei. Tā ir šodienas viena no aktuālākajām tēmām. Rēķini ir kļuvuši 2-3 reizes lielāki. Cilvēki vēl nav jau tā augstā ziema vēl pienākusi, vēl jau lielie sali mums ir priekšā, vēl jau ir tikai decembris. Jo, kā mēs zinām, janvārī, februārī ļoti bieži ir sals līdz pat 20 un vairāk grādiem. Līdz ar to apkurs rēķini būs vēl lielāki. Un laikā, kad cilvēki nespēja vienkārši samaksāt šos rēķinus, parlaments izskatīja tieši priekšlikumu, opozīcijas priekšlikumu samazināt PVN likmes apkurei, kaut vai nedaudz atslogojot cilvēkus. Pozīcija to neatbalstīja. Un tad neiet runa par to, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Tas ir izdzīvošanas jautājums. Tā nav ideoloģija. Šodien tas ir izdzīvošanas jautājums, jo daudzi cilvēki nav spējīgi šos rēķinus šodien samaksāt. Un tāpēc esošā vara, kura nerunā par ekonomikas attīstību, kura nerunā, kā mēs varam pelnīt, attīstīt valsti, viņi ļoti komfortabli jūtās. Viņiem ir 16 miljoni priekšvēlēšanu kampaņas, plus 2 miljonus viņi nākamgad ir aizņemās, lai nodrošinātu savu priekšvēlēšanas kampaņu solījumu izpildīšanu uz aizņemtās naudas, bet nākamgad mums ir 17 miljardi budžeta deficīts. Un šajā situācijā, tad, kad mēs slīkstam parādos, tad viņi atbalsta algu palielināšanu valsts augstākām amatpersonām, bet neatbalsta PVN samazināšanu apkurei. Es domāju, ka tā vienkārši vairs nav divkosība, tas ir vienkārši bezpreģēls. Mums Žigis jautā, tāds interesants jautājums, bet kāds ir tāds jāuzdod. Ko Kariņš un Levits domā savās galvās par tautas protestiem? Sēž mājās un liek mīksto? Tautai, to, ko domā tauta, viņiem tas sen vairs neinteresē. Viņiem ir politehnologi, un viņi mērķtiecīgi iet uz to, ka viņi sarīda vienu tautas daļu ar otru daļu. Principā neapmierināts beigās ir abas daļas.
Jo vieniem saka, ka nevakcinētie pie visa vainīgi, tad visiem jāvakcinēs, un tie, kas nav novakcinējušies, tie ir kā tautas ienaidnieki, spitālīgie, kuri nevar ne uz veikalu aiziet, ne uz kafejnīcu, ne uz kino, ne uz sportu var aiziet. Tā kā viņi ir ierobežoti pilnībā. Un viņi mērķtiecīgi vienkārši rada to imidžu, jo kas ir svarīgi? Svarīgi, lai būtu ienaidnieks. Un ienaidnieks šodien ir šie nevakcinētie. Kā jau es teicu, es respektēju katra cilvēka izvēli. Ja gribi, ej vakcinējies. Ja negribi, vari nevakcinēties. Tā ir tava izvēle. Bet nevar būt tā, ka tāpēc, ka tu esi pieņēmis lēmumu attiecībā uz savu veselību, tad uz savas ģimenes veselību, ka tu vai nu vakcinēsies vai nevakcinēties, pēkšņi tavs lēmums var būt par pamatu represijām. Tas nav pieņemami. Bet paturpinam ar vienu raidījumu. Tu noteikti esi arī redzējis, kur Rēders bija jautājis, tas bija raidījums 1-1. Viņš prasīja Kariņam, vai viņš piemānīja tautu sakarā ar brīvprātīgo vakcināciju. Kā tu vērtē Kariņa atbildi? Es šo raidījumu noskatījos. Tur bija tik daudz pērles, ka šis ir tikai viens no tādiem momentiem, ko vajadzētu nokomentēt. Jā, Rēderam izskatās ir palicis kauns no tā, kas notiek valdībā. Viņš redz, ka valdība melo, un viņš atklāti arī pateica Kariņam, Kariņ, bet tu melo. Tu tautai solīji, ka būs brīvprātīgā vakcinācija. Tagad, tad, kad ir pagājis laiks, viņš ielika šajā otrdienas savā vakara diskusijā tieši pat Kariņa iepriekšējo uzstāšanos, kur viņš solīja brīvprātīgo vakcināciju. Un tagad tauta saka, ka valdība melo un ka visiem jāvakcinējas. Uz ko Kariņš sāk atkal blā, 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 un beigās pat nevar saprast, ko viņš runā. Viņš saka, jā, mainījās situācija, vēl kaut kas patiesībā. Nevis situācija mainījās, bet tu, Kariņ, melo. Tu meloji tad, melo tagad un melos arī pēc tam, tāpēc, ka tu runā tas, kas tev galvā ienāk vienā brīdī, un tu uzreiz nākamā dienā to esi jau aizmirsis. Un tas ir viens moments. Tālāk tur bija arī citi momenti, kurus es arī varu nokomentēt, tie bija saistīti ar aktuāliem, piemēram, jautājumiem. Viens aktuāls jautājums, ko Rēders uzdeva Kariņam, saka, kā tas tā ir, Kariņa kungs, ka tagad Covid apstākļos notiek kaut kādi konkursi, kuros uzvar jaundibināti uzņēmumi, kuru īpašnieki ir vai nu kaut kādi ārvalstu pilsoņi, Krievijas pilsoņi, un pilsoņi, kuri ir apsūdzēti krāpšanā, kā viņi var dabūt miljonu kontraktus. Un Kariņš atkal blā, 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 un atkal viņš nevis atbild par to, kāpēc konkursos uzvara šādi personāži un šādas kompānijas, bet viņš sāk runāt, ka vajadzētu mainīt likumus, uzlabot kaut ko, veicināt. Principā viņš skatās tev acīs un melo, un tā ir šodien, diemžēl, esošā Kariņa stils un šīs valdības realitāte. Mums Andrejs Šikors jau 3. reizi raksta, ka uzdod šo jautājumu un nekādīgi nespējam to izlasīt. Nu tad es lasu. Ar kurām partijām veidosiet to savu sapņu valdību, Ainar? Patreiz mēs neplānojam sadarboties ne ar vienu partiju, tās, kas ir pārstāvētas varā. Mēs esam skaidri pateikuši, visām varas partijām ir jāaiziet. Mūsu mērķis ir nomainīt esošo politisko eliti. Par opozīcijas partijām es neko negribu izteikties. Mūsu galvenais viedoklis ir vienoties ar Latvijas sabiedrību, lai Latvijas sabiedrība piekrīt šim piedāvājumam, ka esošai varai ir jāaiziet. Partija Latvija pirmajā vietā ir 50 punktu programma, ļoti konkrēta, kurā mums ir gan ekonomiskā attīstības programma, gan ideoloģija, kas ir skaidri nodefinē kristīgās un ģimenes vērtības, gan arī tas, ko mēs plānojam darīt vienā un otrā un trešā sektorā. Mēs šo programmu paplašinām, bet programmas jau var būt skaistas. Ļoti bieži daudz saraksta, ļoti daudz interesantas lietas. Jautājums, kas ieviesīs šo programmu? Un es teikšu tā, ka partija Latvija pirmajā vietā ar to arī atšķirās, ka mēs jau no pirmās dienas mēs esam
nosaukuši ļoti daudz cilvēkus, kas ir gatavi ieņemt daudzas amatus un vadīt šo valsti. Un arī es esmu gatavs strādāt nākamā valdībā pie nosacījuma, ja sabiedrība uzticēsies un dos šo mandātu. Un pat ja daudz saka, jā, bet man tur Šlesers varbūt īsti nepatīk, varbūt vajag kaut ko jaunu, vēl kaut ko. Šodien ir vajadzīgs tāds politiķis, tāda partija, kas ir spējīga pārlaust sprandu esošam, kas saka, šim astoņkājam, kurš ir izveidojies, kurš ir pārņēmis varu, pārņēmis un kontrolēs spēka struktūras. Ir jāpanāk, lai viņi visi aiziet. Un jūs pat nevarat iedomāties, kādas represijas notiks pret opozīciju, pret mani personīgi līdz nākamajām vēlēšanām. Šī vara izmantos visus iespējamos un neiespējamos līdzekļus, lai tikai cīnītos un pašsaglabātos. Un pašās beigās pat tie, kas teiks, lai kā varbūt man tas Šlesers kaut kā nepatīk, bet viņi būs spiesti teikt, ka Šlesers ir iespējams vienīgā cerība, lai tiešām šī esošā vara aiziet projām. Jo jūs jau varat nobalsot par kādiem citiem jaukiem politiķiem, kuri skaisti runā, bet viņiem jau nav mugurkaula, lai turētos šim pretspēkam. Šis spēks, kas nāk no esošās varas, kas cīnās šodien pret mums, viņš ir ļoti liels. Tie nav vienkārši politiķi, Kāriņš vai Levits vai kāds cits. Viņi izmantos visas tiesības sargājušās struktūras, visas spēka struktūras, lai nepieļautu varas pazaudēšanu. Šī cīņa būs principā nevis uz dzīvību, bet uz nāvi, jo viņi saprot, ja gadījumā viņi aizies, būs daudz krimināla lietas pārbaudas, jo tie miljardi, kuri notralināti pēdējo gadu laikā saistībā ar visām šīm Covid afērām, vienīgais veids, kā viņus piesekt, ir palikt pie varas un neļaut, lai notiek neatkarīgi auditi un pārbaudas par visām šīm zakšanām, kuras ir notikušas, par kurām cilvēki šodien runā ļoti atklāti. Mums Olafs jautā. Jūs savulaik bijāt samazinājis uzņēmumu ienākumu nodokli no 25% uz 15%, kā arī ieviesāt uzturēšanās atļauju, kam bija ļoti pozitīva ietekme uz Latvijas ekonomiku. Attiecīgi jautājums, kāpēc esošie politiķi ir darījuši tik maz, lai palīdzētu uzņēmējiem pēdējos gados? Viņiem trūkst politiskā drosme, vai viņi vienkārši nekompetenti šajos jautājumos? Šodien valdībā es neredzu nevienu cilvēku, nevienu politiķu, kuram izpratne par to, kā attīstīt ekonomiku. Kāriņš, kā jau es teicu, viņš savā laikā veiksmīgi mācīja ūdeni pārvērst ledu, bet, diemžēl, neko vairāk viņš arī nav piedāvājis, būdams premjera amatā. Levits, viņš skaidri pasaka, ka ekonomika viņu neinteresē, viņš var nolasīt kādu viņam sagatavotu runu, bet viņš neko arī nesaprot par to, kā attīstīt ekonomiku. Tālāk ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, viņi iet uz darbu, bet viņi vairāk darbojas kā tehniskie ierēģi. Šodien neviens cilvēks nevar uz ielas pateikt, ka es zinu, ka valdībā strādā viens vai otrs ministrs, kurš nāk ar savām idejām, kurš virza kaut kādas lietas. Šodien vienīgais, ko valdība virza, tā ir aizņemšanās un aizņemšanās. Tātad dzen valsti parādos un vienlaicīgi saka, mēs pildām tautai dotos solījumus, tagad būs 3x500, neapliekamais minimums. Bet, kā Vils Krištapāns teica, mēs jau varam solīt arī 3x1000, ja tas viss balstīs uz aizņemtās naudas. Bet aizņemtā nauda būs jādod, un to es šodien vienmēr tiekoties ar cilvēkiem saku atcerieties, neviens nav palicis bagāts dzīvodams uz aizņemtās naudas. Tie, kas nokļūst parādos, agri vai vēl, viņi nonāk līdz bankrotam. Bišķiņ atgriezīsimies pie uzturēšanās atļaujas. Vai tu vari ļoti tādiem parastiem vārdiem paskaidrot, kas tas tāds ir? 2008.9. gadā, kad bija finanšu krīze un kad Latvijas koprodukts nokrita par vairāk kā 20%, būvniecībā koprodukts nokrita par 80–85%. Praktiski būvnieki palika bez darba. Viss, kas bija saistīts ar šo nozari, tātad tie, kas ražoja mēbeles, tie, kas ražoja jebkādas citas preces, viņi principā bija maksāt nespējā. Bija jāizdomā, kā piesaistīt investīcijas šai nozarei, lai šī nozare varētu kaut vai noturēties virs ūdens. Es inicēju priekšlikumu Saeimā, likuma grozījums, kur man bija ideja, ka ja Latvijā nav nauda, tad vajag izmantot to iespēju, ko dara Amerikas Savienotās valsts, Kanāda,
Austrālija. Viņi piesaistā ārvalstu investorus, kas nāk un iegulda naudu viņu ekonomikās. Mēs to pašu izdarījām Latvijā, tas nav nekas jauns, tas nebija kaut kāds jauns izdomāts ritenis. Un mēs panācām to, ka 4 gadu laikā Latvijā ienāca kopā 3,5 miljardi dzīves naudas. Šī nauda ienāca gan pērkot nekustamos īpašumus, tātad mājas un dzīvokļus, pēc tam renovējot viņus, citi pirka zemes gabalus un būvēja kaut kādas mājas uz šiem zemes gabaliem. Pēc tam citi pasūtīja mēbeles pie mūsu mēbeļniekiem un citas preces. Tad šī nauda ienāca apritē, bet šī nebija aizņemtā nauda. Un līdz ar to tie, kas cīnās pret uzturēšanās atļaujām, šodien varu jums uzdot jautājumu. Vai jūs labāk gribētu, lai uz Latviju brauktu bagāti, turīgi cilvēki, kuriem no Latvijas neko nevajag? Viņiem Latvija būs kā 2., 3. māja, kur viņi pavadīs brīvdienas, visdrīzāk kā vasarā. Vai tā ir Jūrmala, vai tā ir kāda vieta pie Latgales, kāda ezera. Vai arī mēs tad būvēsim labāk pierobežā šīs bēgļu nometnes un uz Latviju brauks ļoti daudz bēgļu no visas pasaules. Kā mēs to jau redzam, caur Baltkrieviju brauc gan no Afganistānas, gan no Irākas, gan no citām Afrikas valstīm vai Arābu valstīm bēgļi. Es uzskatu, vismaz mana atbilde ir tāda, labāk piesaistīsim bagātus un turīgus cilvēkus, kas šai valstī var palīdzēt ar savu naudu, ieguldot šo naudu, nekā mēs ņemsim bēgļus un mums būs viņi jāuztur. Bet ir vēl viena lieta, ko es esmu teicis, un šoreiz varbūt atkārtošos. Ja kāds domā, ka mēs varam nedarīt neko, tad īsti tā mēs nevaram darīt, jo Latvija izmirst, Latvijā dzīvo mazāk kā 2 miljoni cilvēki, dzimstība ir 1,3 bērnu uz vienu ģimene, ļoti zems, viens no zemākajiem Eiropā un pasaulē. Un ja mēs turpināsim neko nedarīt, tad pēc 20 gadiem, kā teica SKDS vadītājs Arnis Kartiņš, Latvija kā valsts praktiski varētu arī nepastāvēt. Līdz ar to mums ir jāpiesaista nauda, lai mēs varam atbalstīt mūsu ģimenes, mūsu bērnus, un pirmkārt daudz bērnu ģimenes. Ir jādara viss, lai Latvijā būtu daudz bērnu ģimenes un lai viņas dzīvo šeit. Un ja to var palīdzēt ārvalstu investori, kas nāk un šeit iegulda naudu, un kad no šīs naudas mēs iekasēsim vairāk nodokļus, tad es šodien labāk atbalstu turīgu cilvēku piesaistu Latvijai nekā bēgļu nometņu būvniecību un pēc tam šo bēgļu uzturēšanu. Draugi, lūdzu, pakomentējiet arī jūs, kādas ir jūsu domas šajā jautājumā, kādus cilvēkus jūs gribētu redzēt, lai Latvijā brauc un arī attīsta ekonomiku. Bet tagad nedaudz mēs pievērsīsimies citiem jautājumiem, tādu tā kā mazu pauzi uztaisīsim no nopietniem jautājumiem. Ainēr, tu esi gatavs atbildēt uz ļoti īsiem konkrētiem jautājumiem. Tu vienkārši jāizvēlas viens vai otrs vārds. Es to tagad saukšu. Ja? Kas tev ir tuvāk? Basketbols vai hokejs? Hokejs. BMW vai Mercedes? Mercedes. Tēja vai kafija? Kafija. Grāmata vai filma? Filma. Detektīvs vai fantastika? Detektīvs. Tu esi cīrulis vai pūce? Gan cīrulis, gan pūce. Tātad 24/7, pareizi? Apmēram tā. Tici horoskopiem vai netici? Nē. Aha. Ziema vai vasara? Gan. Steiks vai zivs? Gan. Bārda vai ūsas? Patreiz bārda, bet vispār ne tās. Ziemassvētki vai Jāņi? Ziemassvētki. Uzvalks vai sporta tērps? Šodien vairāk ir uzvalks. Suns vai kaķis? Suns. Un kādu mūziku parasti klausies? Patīkam forša mūzika. Patīkam forša, draugi. Vai jums patīk šāds te ātrs jautājumu blitz? Varat arī jūs uzdot kādu jautājumu, tagad ierakstīt komentāros tā. Un tad mēs turpinām pārējiem atpakaļ pie nopietniem jautājumiem. Ja? Es gatavs, tagad būs tāds nopietnais jautājums par kādas kļūdas, tavuprāt, tu esi pieļāvis savā agrākajā valdīšanas laikā? Pirmkārt, sākšu ar to, ka nekļūdās tie cilvēki, kas neko nedara. Tie, kas dara, vienmēr pieļauj kādas kļūdas. Un, kā es esmu teicis, pat ja darot 10 lietas, tu pieļauj 9 kļūdas,
bet vienādi tu izdari kaut ko ļoti labi, tad tas ir vairāk nekā tas cilvēks, kurš nedara neko un kurš saka, ka viņš nekļūdās. Jo mums ir ļoti daudz tādi, kas māk smuki komentēt, bet tad, kad pajautā, ko tu esi izdarījis, tad īsti neko paši cilvēki pastāstīt nevar. Bet, ja mēs runājam par reālām kļūdām, tad es teikšu tā, ka varbūt esmu uzticējies nepareiziem cilvēkiem, ir bijuši gadījumi. Jo es parasti uzticos cilvēkiem līdz brīžiem, kamēr cilvēki mani nepieviļ, jo nav pamata neuzticēties cilvēkam, kuram ir labi nodomi. Var kļūdīties, tad šī uzticēšanās vai neuzticēšanās īsti nav pareizais jautājums, jo kļūdos ne tikai es, bet kļūdīties var ik viens. Bet, ja tā ir tāda ļaunprātība, tad, protams, tas ir kaut kas cits. Tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki izvēlē, tu vari gan uzticēties, bet vienlaicīgi zinot to, ka ik viens cilvēks ir tikai cilvēks un kad var arī viņš tevi pievilt. Bet es tomēr turpinu uzticēties cilvēkiem. Kas attiecās par kaut kādām citām kļūdām, ko es varētu teikt. Ziniet, esmu dzīvē darījis ļoti daudz ko, un es principā nemēdzu nožēlot, pat ja es esmu kaut kur kļūdījies, jo mans princips ir tāds, pat ja tu nokrīti daudz reizes, celies augšā un ej uz priekšu, nav jēga runāt par vakardienu, ir jādomā par rītdienu. Tāpēc mans princips ir tāds, ka es vienmēr esmu centies mācīties no savām kļūdām. Es arī šodien saku, nebaidieties kļūdīties, jo bez kļūdām jūs nesasniegsiet labus rezultātus. Aina, runājot par to pašu uzticēšanos, piemēram, tev nosūta savu CV jau uz kādu amatu, piemēram, lai strādātu tavā firmā, kompānijā. Kādām cilvēku īpašībām vai punktiem tu pievērs uzmanību, izvērtējot cilvēku atbilstību? Izlasot CV, tas tāds rietumu princips, ka tu apskaties, kur cilvēks ir strādājis, kāda viņam ir izglītība, kāda dzīves pieredze, bet bieži sanāk tā, ka tu satiecies ar to cilvēku un notiek vilšanās, tāpēc, ka CV viņam ir ļoti laba, bet nav dzirkstācijas. Cilvēks negrib cīnīties, viņam šķiet, ka viņš jau ir tik labs, ka gandrīz vai tev jādejo apkārt viņam. Es uzskatu, ka, ja tu veido komandu, ir ārkārtīgi svarīgi pirmkārt satikties ar cilvēkiem klātienē, un redzēt, vai viņam ir šī dzirkstācijas vai nav. Jo, ja nav šīs dzirks, tad agri vai vēl būs vilšanās. Un es pēdējā laikā tieši veidojot arī partiju, Latvija pirmajā vietā, cenšos ne tik daudz skatīties uz CV, bet tieši uz to, ko cilvēks dara un ar kādu entuziasmu dara. Un es bieži gadās tā, ka cilvēks veselu gadu tu viņu vēro, un tu īsti tā arī nevar saprast, ka īsti nav tāds atdevis. Bet atnāk kāds, un tu viņam neko neprasa, bet viņš dara tik daudz, tik dedzīgi, ka tu gribi uzreiz tieši viņu virzīt kaut kur un dot viņam lielāku atbildību. Man patīk tiešām strādāt arī ar jauniem cilvēkiem, bet, kā jau es teicu, neatkarīgi no vecuma svarīgi, lai acīs būtu šī dzirksts un vēlme aktīvi darboties. Tā, mums te arī ir uzdevuši tagad skatītāji tos ātros jautājumus. Es tev dažus nolasīšu. Zinātne vai baznīca? Baznīca. Aldis Globzins vai Artus Kaimiņš? Neviens. Okay. Medības vai zveja? Es neesmu ne mednieks, ne zvejnieks. Esmu bērnībā makšķerējis, bet man nekad nav bijis tik daudz laika un pacietības, lai sēdētu un gaidītu uz to mazo zivtiņu vai lielo zivtiņu. Neesmu braukājis pa pasauli makšķerēt vai medīt. Medības man neinteresē, kaut kā man tas nav pieņemami. Es to saprotu, ka daudziem tas ļoti patīk, bet ar to neesmu nodarbojies. Man vienmēr dzīvē ir bijušas divas lietas, kas man aizrāva, kas prasa ļoti daudz laika. Pirmkārt, tā ģimene, man ir 5 bērni, un tas prasa daudz laika, un darbs. Un līdz ar to, ja kāds prasa, kā ir ar hobijiem, protams, sportošana ir svarīga, lai tev ir laba veselība un lai tu vari uzturēt sevi normālā fiziskā formā.
bet ne makšķerēšana, ne medības nekad nav bijuši mani hobiji, un es domāju, arī nebūs. Pilsēta vai lauki? Es teiktu tā, ka man tomēr vairāk patīk dzīvot pilsētā, uz laukiem man patīk aizbraukt, bet dzīvot vairāk tomēr man patīk pilsētā. Rīmī vai Maksima? Rīmī. Tā, turpinam komentēt portālu virsrakstus. Nākamais tāds skaļais virsraksts bija šāds. Vai slidenās ietves un netīrais sniegs varētu maksāt Staķim mēra amatu? Nē, Staķim patreiz ir absolūtais vairākums. Tas, ka opozīcija tur norāda uz kaut kādām nebūšanām, bet balsis viņam ir pietiekuši. Bet tas, ka Staķa kungam, diemžēl, ir arī komandā tur tādi vāji posmiņi, cilvēki, kas netiek galā ar pienākumiem, tas ir acīm redzami. Ir, piemēram, tas, ko es kādreiz Ušakovam arī teicu, ka runāju par sociāliem jautājumiem, bet nedomāju, kā attīstīt ekonomiku, kā attīstīt biznesu valstī. Tā bija viņa problēma. Staķim šodien ir tā, ka viņam ir kaut kādi lozungi, vajag riteņbraucēju tos celiņus, vai tur tos puķu podus salikt, bet, ideja laba, bet ko līdz šie stabiņi tagad ziemas laikā, kad sniegu nevar notīrīt. Es domāju, ka es pat teiktu tā, ka Staķa kungam ir potence uzlabot darba stilu, kā teikt, savu apkārtnē un izveidot labāku komandu, jo tomēr viņam vēl ir 4 gadi laika, bet es gribētu novēlēt viņam tomēr domāt pašam personīgi uzņemties atbildību par ekonomikas attīstību pilsētā, jo Rīga tā ir puse no Latvijas, Rīga tā ir lielākā daļa no Latvijas ekonomikas, un patreiz ir vajadzīgi lieli tādi projekti, ankuru projekti, kas var attīstīt ekonomiku. Un ja viņš pieturēsies nākamos 4 gadus tikai pie riteņbraucēju tiem celiņiem un stabiņiem, es domāju, ka viņš var arī nenosēdēt 4 gadus. Tā kā Staķa kungs, domājiet par to, kā attīstīt ekonomiku, un tad rīznieki jūs atbalstīs. Tā, es vēl iestarpināšu ātros jautājumus, ko mums sūta skatītāji. Blondinki ili brunetki? Te nav viennozīmīgi atbildi, jo sieviete var matus krāsot pietiekoši bieži, līdz ar to es teiktu, tā tas ir gaumas jautājums. Man sieva ir bijuši gan tumši mati, gan gaiši. Man patīk, man sieva, mēs esam 30 gadus jau kopā. Tā kā pat, ja viņa nolems nograsot matus kādā citā krāsā, no tā man attieksme pret viņu nemainīsies. Aina, es domāju, ka tu esi izturējis šo te jautājumu no sievietēm. Tiešām respekts. Baidens vai Trumps? Trumps. Tomēr, jā? Es esmu ar Trumpu ticies, ar Baidenu. Es neesmu ticies un visdrīzāk arī netikšos. Teātris vai opera? Opera. Tā, turpinam ar mūsu portālu virsrakstiem, un ir vēl arī šāds. Interneta rupeklim būs jāizmaksā morālā kompensācija policistam. Ko tu par šo domā? Par internetu es domāju, ka tomēr katram cilvēkam ir tiesības paust savu viedokli, bet tas, kad internetā pēdējā laikā daudz cilvēku vienkārši lamājās, necenzētiem vārdiem, tas pat nav tas trakākais. Tas tā kā, nav nekas ārkārtējs, bet vienkārši tad cilvēki sarunā tādas lietas, principā, tur, ja cilvēks saka, ka viņu vajag nošaut, nogalināt, var visādi teikt, bet tajā brīdī, kad tu pārkāp to sarkanu līniju, un ka tas sāk izskatīties pēc kaut kādiem draudiem, un pat ja tev ļoti nepatīk tomēr runāt par to, ka tu esi gatavs kādu iznīcināt fiziski, es teiktu tā, ka es nerekomendēju to darīt, jo principā visās pasaules valstīs tie, kas šādi izsakās internetā, agri vai vēl, viņi var nonākt konfliktā ar likumu. Bet internetā, protams, ir tiesības asi kritizēt valdību, pat ja tas ir rupjiem vārdiem, bet svarīgi nepārkāpt to sarkano līniju. Tad ir vēl šāds virsraksts. Ziemassvētku tirdziņa Doma laukumā šogad nebūs. Žēl, ka nav tirdziņa. Es
teikšu tā, ka daudzās Eiropas valstīs, protams, arī tur cilvēki slimo, bet šīs ziemas tirdziņi lielākoties ir izpušķoti, viņi ir, cilvēki var aiziet un nopirkt kaut kāds piparkūks, vēl kaut kāds tur štruntiņus. Man šķiet tā ir kļūda, un te es teiktu tā, ka Staķikums jums vēl ir iespēja labot. Atveriet to Ziemassvētku tirdziņu, uzņēmēji ir gatavi to izdarīt, to var izdarīt pāris dienu laikā, lai Domu laukumā tomēr ir dzīve. Patreiz Domu laukums, diemžēl, atgādina kapsētu, kurā ir viena lielā egle. Praktiski cilvēku tur vakarā nav. Bet es domāju, ka vēl arī papildus, ko vajadzētu izdarīt, tomēr nodrošināt, lai ietves un tās ielas daļas, pa kuru pārvietojas, tā skaitā arī cilvēki, kājām gājēji, lai tās arī tomēr būtu drošas, jo to, ko mēs pat labam redzam, atliek tikai uzvilkt slides, lai cilvēki varētu normāli pārvietoties. Kas, protams, nav normāli. Atkal jautājums, kas vispār notiek. Te laikam, man liekas, Ķiršakungs ir tas, kas par tām ielām tur vairāk runā. Tā kā mans novēlējums Ķiršakungam, šķērsielas gan gājējiem, gan mašīnām. Jo tad, kad jūs braucat tā mašīna par šķērsielu un tur ir kāda rise, tad tā mašīna var ļoti viegli ieslīdēt un principā var notikt avārija ar blakus stāvošu mašīnu, jo tur tagad, tad, kad kūs šis ledus, tās rises ir vienkārši ļoti dziļas un tur principā viņas tikt ārā nevar. Un, ja mašīna brauc ātrāk par 20 km/h par šo mazo šķērsielu, ir ļoti viegli tiešām nonākt līdz avārijai. Tā kā domājiet, kā jūs uzlabosiet situāciju tieši šķērsielās gan gājējiem, gan automašīnām. Mums Jānis jautā, kāpēc Šlesers nedzer ne kafiju vai ūdeni. Tātad lūdzu jums ekrānā ūdens, Ainar tur droši padzerties, bet pastāsti, ko tiešām tu nedzer? Es nedzeru alkoholu nekad no 18 gadiem. Līdz 18 gadiem es kādreiz pablēņojos, būdams students. Un kā es šeit tad jokoju, es sāku lietot alkoholu 16 gados, bet tas bija tādās jauniešu balītēs. Nekad neesmu bijis piedzēries tā, ka neko neatceros. Bet 18 gados es nolēmu nedzert. Un iemesls tam bija tāds, ka es sapinos ar nepareiziem cilvēkiem. Labā nozīmē tie bija sportisti, bokseri. Mēs ļoti daudz trenējāmies, un viens no maniem draugiem jautāja, kāpēc tu dzer? Es saku, visi taču iedzer normāli. Viņš saka, es nedzeru. Es saku, labi, es arī nedzeršu. Un principā tā bija tāda vienkārši. Es pieņēmu lēmumu nedzert. Un kopš tā laika, no 18 gadiem, tad vairāk nekā 30 gadus es alkoholu neesmu lietojis. Un es teikšu tā, ka es esmu gan ietaupījis naudu, gan laiku, jo parasti tie, kas piedzerās, viņiem nākamā dienā vēl ir pohas, galvas sāpes. Šādas problēmas es neesmu izbaudījis, un es varu šodien arī pirmkārt jaunatnē teikt, ka šodien ir nevis dzert cool un super, bet nedzert. Tā kā, ja jūs gribat ietaupīt naudu, veselību un vienlaicīgi izmantot šo laiku, lai kaut ko dzīvē sasniegtu, nedzeriet alkoholu, nepīpējiet, nelietojiet narkotikas. Ja šīs lietas jūs izslēgsiet no savas dzīves, jūs būsiet tikai un vienīgi ieguvēji. Paldies, Ainar, par šo atbildi. Es domāju, ja mēs, piemēram, runājam arī par jauniešiem, ļoti svarīgi ir, kādā kompānijā nokļūst jaunieši un kādu piemēru tiem rāda tātad apkārtējā vide, kurā viņi ir nonākuši. Ja? Un, protams, ka ideālā variantā, ja tas tomēr ir sports, kurš pat labam dotajā brīdī ļoti daudziem atkal ir liegts. Tas ir vēl viens ārprāts, ar ko saskārusies Latvija. Un tas, ko es esmu dzirdējis, ka daudzi jauniešu klubi, sporta klubi, viņi brauc trenēties uz Lietuvu, uz Igauniju. Tur viņiem ir iespēja nodarboties ar sportu Latvijā, viņiem šādas iespējas nav. Un, piemēram, kā var pieņemt lēmumu, piemēram, tagad sagaidām ziema. Mums nav daudz kalnu, bet tomēr ir kalni, kur var braukt un slēpot. Pēkšņi pasaka, ka nevakcinēti cilvēki nevar svaigā gaisā slēpot. Tas taču ir absurds. Pagaidiet. Cilvēks pa ielu var iet, kāpēc uz kalniem nevar aizbraukt un braukt? Labi, nelaidiet viņu kādā tajā kafejnīcā. Tur
lai viņam nav iespēja tur iet, bet ārā lūdzu, ej svaigā gaisā, taču tu slēpo savām slēpēm. Kā var tādu idiotismu izdomāt? Tas apmēram tā kā pagājušajā gadā es iebraucu veikalā, pielādēju tur pilns rats ar visādiem tur, ar visādām mantām, ar pārtikas precēm. Un tad pie kases man saka tā, mēs nevaram jums pārdot sniega tīrāmo lāpstiņu. Tā bija lāpstiņu slotiņa, kur no mašīnas notīrīja sniegu, jo sniegs sāka krist. Kā var izdomāt tādu lēmumu, ka ziemā nedrīkst sniega lāpstas un slotas pirkt? Tāpat es gribēju nopirkt kurpju krēmu. Man pie kases teica, ne, mēs jums nevaram pārdot, jo valdība ir aizliegusi. Pēc tam, protams, visi stāsti ar bērnu drēbēm, zābaciņiem, ziemai, sevišķi bērni, kas ir izauguši gada laikā un viņiem nav ko vilkt. Viņi nevar iegādāties, un es teikšu tā, ka pagājušajā gadā bija viena ārprāta, tagad ir cita ārprāta. Tā kā atgriežoties pie sporta, kāpēc uz kalnu nevar braukt visi un slēpot, ja to šodien ir jāprasa Kariņam, Levitam, Pauļotam un visiem tiem jefiņiem tiešām, kuri pieņem vienkārši tik idiotiskus jautājumus, ka es pat nevaru atrast argumentu, kāpēc viņš šādi rīkojās. Tāpēc kā adekvāti domājošs cilvēks arī neatradīs kā pa parku māja var staigāt, uz mežu aizbraukt, paslēpot nevar. Mēs jau esam arī to propagandu piedzīvojuši tā, ka cilvēks, kaut kur es biju aizbraucis uz Latgali, viņš iet viens pats, principā mežs apkārt, viņš iet maskā. Un tad pajautā priekš kā masku, kā Covids. Ja? Cilvēks viens mežā, un viņam šķiet, ka tur viņu tieši tas Covids noķers. Ja? Tas ir absurds. Ja? Covids ir, ja? Tā ir slimība, bet nevajag taču līdz kaut kādām vājprātam cilvēkus novest, ka viņi meža vidū staigā ar masku, vai nevar aizbraukt paslēpot ziemā. Ja iekštelpās tu bērnus nelaid trenēties, bet ārā uz kalna lūdzu, Kariņ, Levi, izmainiet šo konkrēto noteikumu, lai tie cilvēki, kuri nevar zālēs sportos, lai vismaz var aiziet un paslēpot pat uz tiem mūsu nelieliem kalniņiem. Ainar, tu mācījies 25. vidusskolā? Jā. Redz, tev sveiciens no Aijas Štubes. Viņa ir tava paralēla klasniece. Tālūk, arī viņa tagad skatās šo. Sveiciens tev arī. Jā, draugi, paldies jums liels, jūs bijat ļoti, ļoti aktīvi šovakar. Ainār, pirms mēs pabeidzam šo laivu, varbūt kādi vārdi pirms saldā miega mūsu skatītājiem? Nekāda vakara pasasī nebūs. Teikšu tā, ka, dārgie draugi, sevišķi tie, kas sēž uz tiem īstiem divāniem, pārdomājiet, vai jūs turpināsiet vienkārši baudīt šos divānus, vai jūs esat gatavi kaut ko darīt. Tie, kas ir gatavi nākt un pievienoties manai komandai, lūdzu, varat droši man rakstīt, sazināties. Lāsma Mentele ir mana palīdze, partijas biroja vadītāja. Nāciet, veidosim lielu, spēcīgu politisku komandu, kura pārņems varu šajā valstī un sakārtos lietas tā, lai mēs būtu gandarīti ar to, kas notiek Latvijā. Tā kā būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem nākamnedēļ, kā mēs ar māju esam vienojušies, nākam trešdien, 7:30. Mēs turpināsim šo sarunu, gatavojiet jautājumus, jo asāki jautājumi, jo smagāki jautājumi, jo interesantāk būs diskusija. Tā kā līdz nākamajai trešdienai. Vislabāk!